Nu ko, apdrsāmies kopā? Sveicināti atpakaļ un uzreiz ķersimies pie lietas. Internets ir pārpildīts ar visādiem taisnošanos video, kāpēc tas spēlētājs vai cits spēlētājs nav nospēlējis, kāpēc prognozes nenostrādāja. Bet ziniet ko, bumba ir apaļa un es netērēšu uz to mūsu zelta laiku un virzīšos tālāk. Ātrs rīkaps par iepriekšējo nedēļu. Diemžēl piepildījās tikai 15% mūsu prognožu. Es negribu tur atpakaļ atgriezties, jo tam nav jēgas, tāpēc virzīsimies tikai uz priekšu. Tātad īsumā, kā parasti spēlētājus, ko mums vajadzētu nopirkt, ko mums vajadzētu pārdot, ko mums vajadzētu paturēt un no kā mums vajadzētu izvairīties. Tad nedaudz konsultācijas pa nākamo tūri, kā parasti līgas uzvarētājs un nobeigums. Sadaļā nopirkt es jums ieteiktu Flekenu. Brentfordai ir labs kalendārs. Flekens sevi labi parāda uz vārtsargu līnijas. Šis kandidāts varbūt uz vienas līnijas ar Leno, bet es jums iesaku Flekenu. No aizsargu kastes, es domāju, jums derēs jebkurš aizsargs no Newcastle United. Ir budžeta aizsargs Botmans, vidējais līmenis Šērs un top klase Trippiers. Botmans personīgi manā skatījumā tas nav īsti Newcastles līmeņa aizsargs pie tiem resursiem, kas viņiem šobrīd ir, bet toties par ļoti izdevīgu cenu, kur ir augsts, tā ir ļoti laba izvēle. Šērs, mana izvēle krita uz Šēru, jo tā ir viduslīnija, viņš ļoti aktīvi piedalās uzbrukumos, rada daudz golu draudus un, protams, Newcastles kalendārs runā pats par sevi. Runājot par Trippieru, vērojot viņa sniegumu, es varu teikt, ka tas nav tieši tas pats cilvēks, kas bija vienu sezonu atpakaļ. Viņš maksā arī stipri dārgāk. Cenā gan neaug, ne paliek lētāks. Bet tomēr cilvēkam ir 33 gadi, var redzēt, ka kaut kādās epizodēs ir pagrūti, joprojām ir daudz centrējumu, bet cena 6,5. Izvērtējiet, ja jūs esat Trippier fans, laipni lūgtu jūsu komandā. Viduslīnija. Šeit ir vairāki kandidāti. Es gribētu ieteikt Almironu. Viņš ir tikpat aktīvs kā pagājušo sezonu. Pagaidām nav tie labākie punkti, bet ņemot vērā kalendāru, Almirons ir laba izvēle. Ja jūs negribat kādu no Newcastles, tas var būt Mbemo, kurš ir stipri pacēlies cenā. Pedro Neto diezgan solida 5,5 miljonu izvēle, ļoti perspektīvs Fantasy Premjerlīgas spēlētājs, kurš parādīja, ka viņš viens pats var iziet cauri Liverpoolas aizsardzības līnijai un padeva piespēli gandrīz vai uz tukšiem vārtiem, ņemot vērā, ka nākamā spēle ir pret Lutonu, un ja jūs esat Lutonas mednieks uz priekšu, šis kandidāts ir priekš jums. Priekšā viennozīmīgi Alvares. Man likās iepriekšējās tūrēs, ka tas būtu pārāk acīm redzami ieteikt šo spēlētāju. Es viņu paņēmu 2 stūrus iepriekš. Viņš ir nesis punktus, viņš sevi labi parāda gan Čempionlīgā, gan Premjerlīgā. Ņemot vērā Bernardo Silvas traumu un De Bruyne traumu, viņam ir vieta pamatsastāvē un viņš uguņo no vienas spēles uz otru. Alvares, pirms viņš paliek nepieklājīgi dārgs, ļoti iesaku jums paņemt viņu jūsu komandā. Un atkal, ja jūs esat Lutonas mednieks, Kunha uzbrucējs ir priekš jums. Spēlētāji, no kuriem jums vajadzētu izvairīties. Ņemot vērā to, ka Areola ir ļoti daudziem komandā, bet nākamā spēle ir pret Liverpoolu un tur būs ļoti grūti nostāvēt uz nulīti, tāpēc laikam šoreiz Areolam labāk pasēdēt uz soliņa. No aizsargiem tie viennozīmīgi būtu Tottenhamas aizsargi, Udogi, Romero, Pedro Porro. Šiem spēlētājiem arī spēlē pret Arsenālu vajadzētu atpūsties uz soliņa. Midfielderi, no kuriem jums vajadzētu izvairīties, vienmēr mana izvēle krīt uz Manchester City spēlētājiem, tāpēc, ka pirmkārt tā vienmēr ir Pep rulete, otrkārt tā ir Čempionlīga un, protams, viskopā tas padara arvien vairāk un vairāk iespēju Pepam rotēt ar saviem spēlētājiem. Šobrīd man liekas, ka Doku varētu būt tas spēlētājs, kurš atpūtīsies, bet
Es negribu kļūdīties tieši tāpat kā arī Šārlsonu, jo Doku ir ļoti talantīgs spēlētājs. Vienīgais viņa mīnus ir tas, ka viņš var satraumēties. Uzbrucējs tas būtu Taivo no Nottinghamas, spēlē pret Manchester City. Taivo Avajunģī, lūdzu piedodiet, ja es izrunāju viņa uzvārdu neprecīzi, apsolos paskatīties, kā tas ir oriģināla valodā, bet toties es neiesaku jums šo spēlētāju pret Manchester City. Tātad spēlētāji, kurus jums vajadzētu paturēt, kurus jums nevajadzētu steigties pārdot pēc neveiksmēm. Man tomēr liekas, ka Chilwells nebūtu tas spēlētājs, kuru būtu jāpārdod pirmajā vietā. Varbūt es kļūdos, personīgi es atstāšu Chilwellu vēl uz pāris stūrēm. Estupiņāns, šis cilvēks atpūtās pēc international breaka, tāpēc man liekas, ka viņam vajadzētu startēt nākamajā spēlē, bet viņiem ir ļoti labs konkurents. Tariks Lamptīs, kurš parāda arī ļoti augstus sniegumu Brightonas rindās, un treneris dod iespēju visiem šajā komandā. Un, protams, Manchester United daudzi noraksta šo komandu no titula pretendentiem un pat Champions League pretendentiem, bet ziniet ko, pēc spēles ar Bavāriju man liekas, ka tomēr vēl viņiem palika tā uguntiņa iekšā, un es nesteigtos ar Rashfordu un Bruno pārdošanu. Es zinu, es to pašu jums teicu iepriekšējā nedēļā, bet dodiet vēl viņiem pēdējo iespēju. Un uzbrucējs Visa, kurš spēlēs par Chelsea, kurš nespīdēja pēdējās spēlēs, bet toties viņš var būt sekmīgs tieši spēlē par Chelsea, tāpēc nesteidzieties pārdot arī šo spēlētāju. Un spēlētāji, no kuriem jums vajadzētu atbrīvoties. Pirmajā vietā, diemžēl, jāpasaka, ka tas ir Ramsdēls. Arsenāls vārdsargs, kurš izskatās, ka ir izkonkurēts ar Davidu Raju, bet vēl nekas nav akmenī kalts. Es varbūt vēl dotu pēdējo iespēju uz nākamo tūri, bet, ja Raja ir pirmais vārdsargs, Ramsdēls out. Jums nav vajadzīgi lieki 5 miljoni uz soliņa. No aizsargiem, protams, mēs varam izvērtēt to pašu Chilwellu, bet es pārdevu Baldaku, aizsargu, kurš maksā 4 miljonus, kurš šobrīd ir satraumējies, un man vajadzēja kādu no Newcastles aizsargiem, tāpēc izvēle krita uz viņu. Es domāju, ka nav jēga Baldaku paturēt, ņemot to, ka viņa cena visdrīzāk kritīsies. Baldaks bija ļoti daudziem spēlētājiem, un redzot to, ka viņš ir satraumēts, daudzi centīsies to pārdot, līdz ar to jūs zaudēsiet naudiņu. Tāpēc Baldoks, diemžēl, ārā. No pussargiem tas būtu joprojām Rodrigo. Šis spēlētājs ir atslēgas spēlētājs, bet, kā es prognozēju iepriekš, viņš nenesīs punktus, tāpēc pārdodiet viņu pirms viņš sāk kristies cenā. Un uzbrucēji. Īsaks ar Jacksonu, tie uzbrucēji, no kuriem vajadzētu atbrīvoties. Īsaks izstāsta, ka zaudēs savu vietu pamatsastāvā. Kaut vai man ļoti patika, ka Īsaks ar Wilsonu spēlēja pārī Smailē. Un, protams, Jacksons no Chelsea. Es zinu, ka es jums ieteicu šo spēlētāju paturēt, bet jūs, kā es teicu pašā pirmā video, jūs nevarat būt stūrgalvīgs un kaut kādā brīdī jums jāatbrīvojas no spēlētājiem, kurš nenes punktus. Ja. Bet es negribu, lai ir tāpat kā arī Šārlisonu. Man ir ļoti liels prieks, ka šis spēlētājs Lausu Dedloku iesita savu 50. golu. Ja es nemaldos, 92. un 97. minūtē. 92. respektīvi iesitot golu un 97. iedodot piespēli. Man ļoti patīk, ka šis cilvēks ir atzimis. Es nezinu, vai viņš atgūs savu vietu pamatsastāvā, tāpēc pagaidām pavērosim. Tas pats arī ar Jacksonu. Jūs varat viņu vārdot, bet viņš iesitīs golu, iedos piespēli un dabūs 3 bonus punktus. Bet mans ieteikums ir tomēr pārdot. Un tagad par galvenajiem padomiem uz turpmāko sezonu. Pirmā lieta – sākās Champions League, sākās Eiropas līga, sākās Konferences līga. Mums jāatcerās, ka tās ir papildus spēles, tās var būt papildus rotācijas un papildus traumas. Tāpēc nesteidzieties veikt maiņas uzreiz pēc tūras beigām. Pagaidiet, līdz beigsies Eiropas līgas spēles, Champions līgas spēles, un tikai tad apdomājiet un tad iegādājieties savu spēlētāju.
Kā nākamo padomu varu minēt, jums jābūt jau savas stratēģijas zīmējumam uz turpmāko sezonu vai vismaz uz sezonas pusi. Pieņemsim, man tā stratēģija ir, kad es izmantošu wildcardu. Es visdrīzāk izmantošu savu wildcardu pēc 7. vai 8. nedēļas, sagatavošu savu maksimāli stiprāko komandu, lai izrautos priekšā savās minilīgās un arī Latvijas līgā. Protams, tādā veidā jūs arī varat sagatavot stratēģiju uz tādiem spēlētājiem kā Salahs, Sons, kuriem vajadzīgas visdrīzāk 2 maiņas, jo viņi ir dārgāki pa pārējiem. Bet, manuprāt, Salahs ir must have šī sezonā. Viņš nav klusējis nevienu spēli, man viņš visu laiku ir bijis. Un tas arī man palīdzēja noturēties virs ūdens tieši viņa kapteiņošana. Un runājot par Salahu, mēs pievērsīsimies arī mūsu minilīgas uzvarētājiem. Un mūsu minilīgas uzvarētājs ir ar komandu Zigi Zaga Artiks Hu. Artiks ir izmantojis wildcardu, un vārtos viņam ir Leno, ļoti daudz ieteica šo vārtsargu, viņš arī parādīja sevi pret Lutonu. Aizsardzībā ir Burns, Gusto un Diops, ļoti daudzpusīga un laba izvēle. Viduslīnija Saka, kā jau visiem, Bruno Fernandes. Es atbalstu, viens no maniem mīļākiem spēlētājiem, bet joprojām nenes punktus. Salahs ar 10 punktiem un Fodens ar 2 punktiem. Uzbrukumā Rauls Jimenez, atbalstu tavu izvēli, diemžēl nav nospēlējis, bet tāpat 2 punkti. Julians Alvares ar 9 punktiem un kapteinis Haalands ar 12 punktiem. Šī komanda palīdzēja kungam uzvarēt mūsu minilīgu, ar ko es arī viņu ļoti apsveicu. Un uz šīs nots mēs pabeigsim mūsu raidījumu. Ja jums ir kādi ieteikumi vai kādi jautājumi, lūdzu komentējiet, es būšu ļoti priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Bet kopumā tiksimies ar jums pēc nedēļas. Visu labu! Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.